Ej uz vannas istabu pirms uzlikt liekos nagus. Pateicos. Es biju gatavs ēst dārpus vai peldēt kopā ar kaizivīm. Tas nepavisam nebija tas, ko es gaidīju. Pat nezināju, vai es spēšu to izturēt. Manuprāt, viņš izturēs un kļūst tik līdzīgs sievietē, cik nu spēja. Man pilnīgi noteikti gribējās aizmukt to ieraugot. Tas bija tik savādi. Redzu Kriju rudā parūkā. Viņš apprecējās ar blondīnu, bet viņam ļoti patīk rudmatis. Ceru, tas nevilksies ilgi. Manuprāt, Maiklam piestāvētu gari blondi mati un sprogaini drusku. Esmu kārdinoši, jā? Tu esi skuķis. Vai es tev patīk, mīļā? Es sāku aizdomāties par šo visu. Tas ir par daudz. Vairāk nekā es cerēju. Jauka krāsa. Ja grib citu frizūru, tad jāizvēlas tādu, kur piestāv. Pirmoreiz viņa ieraugot, es teicu, ka viņš ir blonds. Īstā jautrība vēl ir priekšā. Visvairāk šajā grimēšanās procesā man biedēja apmetojuma noņemšana. Nē, bikini joslu gan nē. Ķeramies klāt. Es nekad negaidīju kaut ko tādu. Viņš uzjautrinās, paskatieties. Raņķa būšanā. Vīrieši ir lielāki čīkstuļi nekā sievietes. Atkal? Raujot spalvas no nāsīm sajūta ir tāda, it kā tev dotu pa ģīmi. Esmu dabūjis pa galvu ar krēslu, bet tad tik ļoti nesāpēja. Mans Dievs, pat tiešām sāpīgi. Es vairs nekad nesūdzēšos par sievas kājām. Nagi bija kā Jelenei, bet viņi man pataisīja par striptīz dejotāju. Ceru, ka tāpat būs ar Grimu, nevis kā Jelenei, bet striptīz dejotājai. Šķiet, ka var saukties par dāmu, un es to ceru paveikt ar šiku kā personība. Manuprāt, man nāksies smagi piestrādāt, lai iejustos sievietes ādā. Izdzirdot, kā Albertam nāksies staigāt sieviešu kurpēs, nodomāju, ka izredzes uzvarēt mums tagad ir daudz augstāks. Gribu būt tik kārdinoši, cik iespējams. Ko gan domā mana draudzene? Viņa droši vien no visas sirds smejas. Kad pirmoreiz sastapu Maiklu, viņam bija garāki mati, un tajā vakarā pirmie vārdi, kurus viņam teica, bija: "Tu līdzinies meitenei." Esi gatavs? Viņiem nav kleitas, kas piestāvētu manai ādas krāsai. Šajā te es izskatos resns. Ja es būtu meitene, tad vilktu šo te. Akums. Mazliet raizējos par viņu reakciju, jo Dens bija cītīgi gatavojies kaut kam gluži citam. Man ir tik skaistas krūtis. Šobrīd nonākot tik tālu, es nekādā gadījumā neatteikšos. Šīs taču ir īstas. Tu patiešām izskaties jauki. Es nedomāju, ka Donels kļūs par daļu sievieti. Ceru, ka nē, tas mazliet biedē. Ceru, ka turpmāk kļūs vēl interesantāk. Tieši to es gaidu. Nezinu, es vēl nespēju aprast ar jaunajām krūtīm. Varbūt tā arī vajag. Varbūt tāpēc, ka man ir plati pleci, es nesaprotu, kāpēc ir vajadzīgas arī lielas krūtis. Kādu izmēru kurpes tu valkā? 10,5. Esmu pārliecināta, ka Deivids nebūs tas graciozākais. Ar viņu ķermeņu uzbūvu viņam klāsies grūti. It īpaši uz papēžiem. Manuprāt, viņš jutīsies pagalām neveikli. Es gan kļūšu par daļu sievieti, jūs jau redzēsiet. Negribas ticēt tam, kas šeit pat laba notiek. Es vēl nezinu, vai spēšu izturēt līdz galam, tad jau redzēsim. Es jūtos skaistāks par lietu izmirkušu suni. Neticam, ka es šeit piedalos. Ko es ellē iedomājos? Es pat tiešām vēlos iegūt 250 000. Tie varētu lieta noderēt. Man patīk. Joprojām var boksēt, bet nevar spert.
Es zinu, ka uzvarēšu, tikai kā to paveikt, to es vēl īsti nezinu. Ar rotājumiem nevajag pārspīlēt. Esmu pietiekami azartisks un pat, ja nepiedāvāt naudu, vienalga es gribētu uzvarēt. Labirinta spēlētāji ir lēmējuši 1000 un 2000 latu. Vienam spēlētājam ir izdevies uzveikt arī džekpotu. Tu vari būt nākamais, jo džekpota ceļš ir kļuvis pavisam vienkāršs. Tāpēc zvani 158, jo iespējams tieši šie 10 000 nonāks tavā īpašumā. Tele2 un Sony Ericsson piedāvā Noķer mirkli ar ekskluzīvo Titanium C902 Cybershot no Sony Ericsson. Kad mirklis izšķir visu, un tu nevari atļauties kļūdīties, paļaujies uz Cybershot kvalitāti, kas šo telefonu padara par Bonda izvēli numur 1. Izvēlēs telefonu Bonda stilā un saņem Bonda filmas mobilo saturu par brīvu. Ekskluzīvi Tele2 klientiem. It is simply the sun that shines. It is simply the moon which smiles. It is simply the sky above. It is simply you I love.